Labdien, godājumie klātesošie! Man ir liels prieks redzēt tiešām tik lielā skaitā daudzus interesantus, kurus ir ieinteresējuši šī tēma – autisms, izpratne par autismu. Un man ir arī liels prieks, kad Rīgā notiek šāds pasākums, ka Rīgas doma ir atsaukusies sadarbībā ar Latvijas autismu biedrību šādu pasākumu veidot, un es ceru, ka tas nav arī pēdējais pasākums, un ka noteikti sekos arī daudzu pasākumu kopumi, un mēs kļūsim arvien izglītotāki un zinošāki šās problēmas izpratnē. Tātad mana tēma Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Tas varbūt nedaudz plašāk kā tikai bērni ar autismu, bet mēs gribējām parādīt, tā kā šeit ir arī daudz speciālisti, gan skolu, gan veselības aprūpes, gan ergoterapeiti, ir arī vecāki, kādi tad ir pakalpojumi sociālajā lauciņā Rīgas pašvaldībā kopumā. Nedaudz ievadā mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir dzīves kvalitāte, lai bērniem un arī viņu ģimenēm dzīves kvalitāte būtu tāda pati, varbūt arī kā veseliem bērniem, attīstīt šos pakalpojumus sadarbībā ar izglītību, ar sociālo, ar veselības aprūpi. Un esam pievērsušies arī ar veselību saistītas dzīves kvalitātes analīzei, ne tikai bērniem ar invaliditāti, bet arī pateicoties izglītības departamenta atbalstam, arī vispār izglītojošās skolās. Šis pētījums notika pagājušā gada maijā, tika aptaujāti 236 bērni, gan veseli, gan ar veselības traucējumiem, lai noskaidrotu ar veselības saistītu dzīves kvalitātes līmeni un salīdzināti ar Eiropā Kidscreen grupas izstrādātajiem normatīvajiem datiem. Sākotnēji mēs vairākus gadus pievērsāmies tieši bērniem ar invaliditāti un redzot, ka šie dzīves kvalitātes vērtējumi stipri atšķirās, ir ievērojami zemāki, nolēmām paskatīties, kā tad ir ar veselajiem bērniem. Jāsaka, ka šis instruments ir Kidscreen 52, tāda anketa, gan vecākiem, gan bērniem, kurš aptver 10 dimensijas, šeit jūs redzat arī kādas tās ir, un par lielu izbrīnu mēs konstatējām, ka ar veselību saistīta dzīves kvalitāte arī veselo bērnu un viņu vecāku grupā ir ievērojami zemāka nekā Eiropā. Līdz ar to mums ir daudz par ko domāt, kāpēc tas tā ir. Acīm redzot, arī attīstot tālāk pakalpojumus gan izglītībā, gan sociālajā sfērā, gan veselības aprūpē. Un šis varētu būt viens no instrumentiem, kuru mēs izmantot arī kā indikātoru, lai tālāk sekotu, vai mūsu pakalpojumi ir efektīvi. Tas tā nedaudz ievadā. Sociālā atbalsta sistēmas pamatprincipi ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vārdiņš funkcionāli, tur zinātnieki strīdās, kā ir pareizi vai funkcionāli vai funkcionēšanas traucējumi. Mūsu likumdošanā vairāk tiek lietotas vārdiņš funkcionāli traucējumi. Protams, ka ļoti svarīga loma ir ģimenei. Tālāk pakalpojumi tiek plānoti un nodrošināti atbilstoši bērnu funkcionēšanas spēju līmenim, tiek veicināta visas ģimenes līdzdarbība bērnu rehabilitācijas procesā, un pakalpojumi tiek organizēti ņemot vērā vecāku iespējas tos apmeklēt. Transporta jautājums ir ļoti svarīgs. Nodrošināt vidas pieejamības aspekti un sekmēti ģimenes iesaist nodarbinātību veicinošos pasākumos un dzīves kvalitātes uzlabošanu.